Labklājība ir izvēle, kas balstās uz korektām zināšanām un to regulāru praktisku pielietojumu. Un investīcijas akciju tirgos ir viens no ceļiem. Tas, kas parastos cilvēkus attur no šī ceļa, ir nezināšana un aizspriedumi. Šajā kanālā es soli pa solim, mēnesi pēc mēneša, gadu pēc gada veikšu manu investīciju izvēles, veikšu tās ar mazām summām un vienkāršā valodā pamatošu savas izvēles. Kanāls ir paredzēts vienkāršiem cilvēkiem, lai veidotu drošības spilvenus savā dzīvē. Parasti bez zināšanām mums liekas, ka vienīgais veids, kā tikt pie naudas, ir mainīt savu dzīves laiku un enerģiju pret naudu. Tomēr laiks un enerģija ir zūdošas vērtības, un ja mēs paļaujamies tikai uz to, tad agrāk vai vēlāk pienāk jautājums, ko es daru, kad man vairs nav laika un nav enerģijas. Un tieši tāpēc, lai tu nekad nenonāktu šādā situācijā, es vēlos iemācīt tevi iemīlēt akciju tirgus un akciju līknes, uzņemties atbildību savās rokās, lai nauda un finanses nekad nenoteiktu tavas izvēles. Bez zināšanām mēs esam kā spēlē, kurā nepārtraukti zaudējam, jo nezinām spēles noteikumus. Motivācija rīkoties rodas ar zināšanām, un tad, kad praktiski ieraugam, kā iegriežās akciju portfolio ritenis, ieraugam regulāras dividendes, ja investējam ar zināšanām un noteiktām stratēģijām, kā mūsu portfolio vērtība katru gadu paaugstinās, un mans individuālais mērķis ir sasniegt vismaz 15% pieaugumu gadā manam portfolio, ar kuru es šeit dalīšos. Es gribu parādīt, ka biržas pasaule nav sauksena un neinteresanta, bet ka tā var kļūt par rīktīgi aizraujošu nodarbi. Un paralēli arī drošības un stabilitātes pamatakmeni. Iedomājies, ka tavas dzīves izvēles nebūtu atkarīgas no naudas. Vienalga, ko tu darītu, nauda strādā priekš tevis. Tās ir iespējas, kuras mums atver saprātīgi ieguldījumi akciju tirgos. Tajā pat laikā šis kanāls nenozīmē, ka es iesaku kādas no šīm konkrētajām investīcijām, jo tie paši pirkumi veikti citā laikā, citā tirgus situācijā, citā biržā būs ar citiem iznākumiem. Mans piemērs ir tikai un vienīgi kā motivācija, lai tu sāktu uzņemties atbildību par finansēm savās rokās, iemācītos finanses spēles noteikumus un saņemtos drosmi un būtu gatavs uzsākt savu finansiālo ceļojumu biržās. Nu ko, tad aiziet! Un pašai būs interesanti, kā tas viss veidosies.